Nu ko, vēl viena nedēļa pagājusi ir. Re, kur es dēlīšus vēl dabūju, jau sazāģēju šiten. Bet tos mēs pagaidām laikam liksim mierā, jo re, kur pasties, kas te mums ir saradies. Tā, šitais ir vajadzīgs priekš šito starpstāviņa. Tā skaņas izolācija, re, kur es jau te sāku kaut ko darīt. Kā jau akmens vata kožu un tā. Nu, šitā jāizpild, te ciet, re, kur līdz šejienai. Šitien pūtīsies kokšķiedras vata. Eko vata, kokšķiedras vata, jā. Te visur. Jā, te 20 centimetrīgā vata jāsavaž. Un varbūt arī šitai sienai varētu mēģināt. Tad mums ir OSB-ška 12 arī, ko skrūvēt pie griestiem, pēc tam pa virsu. Vēl pirms tam jāizvelk vadi, tur 6 lampiņām, re, kur es atzīmēju uz grīdas te, cik man būs, ne 6, bet 5 lampiņas, jā. Un pēc tam kokšķiedra, re, kur arī ir 25 mm. To mēs te. Un šiten, un otrā pusē sienai. Nu, es nezinu, augšu gan jau, ka paspēsim mēs izdarīt šitajā weekendā. Nezinu par to OSB, bet, laikam, ka varētu mēģināt, jā. Tagad jau kaut kādi 5 pulkstens. Nu, jā, tā jau redzēs. Griesti mums ir gatavi. Līdz tādai stadijai, jā. Ja siltinātu, tad droši vien nevarētu tā bakāt viņas. To siltinājumu, es tur baigi nemēģināju noķert tur to centimetru. Kaut kāds centimetrs jābūt tur virsmēram, ka liek iekšā aptuveni. Man tā liekas, kaut kas tāds bija. Tā es tur te viss vienādas, man liekas, sagriez un tad tur sabakāju un tad skaņas izolācijai tā nav tik svarīgi, man liekas. Jā, un es droši vien domāju, kāpēc es te arī to skaņas izolāciju liku. Tas tāpēc, lai, ja nu te izdomā taisīt ciet, kaut kādu sienu taisīt un tā, kaut kādā brīdī, lai tur atkal viss nav jātais vaļā un jābāž tas siltinājums. Slīpsvītrā skaņas izolācija. Jā. Nu, un tagad mums ir jāsavalk tām lampiņām elektrība, vadi. Re, kur te no šajienes viens ir jāizvelk, šitais pienākošais gaismām. Un tad te, re, kur te viena lampiņa būs, ko man atzīmēt. Te viena lampiņa, te viena lampiņa. Te būs tas izlietne, tā, lai no augšas spīd virsū šitien. Tur es nelikšu. Jo te nāks veļas mašīna, žāvētājs. Te nav jēga, jo tad viņš būs, te viņš ir 50 cm no sienas. Un te kaut kur 60 cm korpus nāk. Un tāpēc viņš noseks. Un likt šitien kaut kādu vienu, kaut kādā random vietā. Es nezinu, laikam, es negribu tā. Un tad te būs 1, 2 un 3. Vienu gaismiņu tieši uz dušas, tā, lai to iespējams lielāku liksim, lai tur foršāk gaismu. Bet tā visur būs tās spotgaismas. Maziņas tādas, laikam viņas tādas kaut kur. Jānopērk tās vēl tā. Un šitien būs mums. Šitien mums būs slēdzis šeit. Te, kad mēs te nākam, tad mēs te ieslēdzam iekšā. Bet no šejienes mums jāizvelk uz turieni, jo tur būs pienākošais strāva. Tas nozīmē, ka te vien jāatvelk. Un no šejienes jāvelk tur, kur mums būs tās gaismiņas. Un pēc tam jau varēs sākt zāģēt šito un skrūvēt pie griestiem.
Man tā kaste bija, dabūju rekuperators un nosūcēju. Kur tādi viņi izstāst. Būs jāņem nost atkal šitien. Izrādās, ka tur vajag no vadības, man liekas, ka vadība varētu kaut kur te likt, tajā sieniņā. Vienu rekuperatoru te, laikam tomēr, un vienu augšā virs loga. Un šitien nosūcēja, bet viņš montējās griestos iekšā. Es tādu izvēlējos, viņš tāds, smuks nebūs uz āru, baigi tāds izbīdīts, tāds minimāls ar sienu griestiem vienā līmenī. Un tāpēc jāņem nost un jāizvelk vats ir uz to vadību, kur būs. Kaut kā, es nezinu, te īstenībā kā vēl tas būs izdarāms kaut kur caur sienu, nezinu, jāpadomā. Jā, un re, kur ir, es dabūju presi, šitādu izīrēju, tomēr, jo nebija šitā galva 16. Tāpēc izīrēju, un tāpēc es varētu šitien, kamēr man te ir uz brīvdienām tas aparāts, varētu šitien aizlaist tur ūdeni, un tad tos ūdeņus te arī līdz galam sariktēt, lai var taisīt ciet šitien. Un te arī tad varēs tur tālāk kaut ko domāt. Ķērs man diemžēl nav tādas speciālās, bet ir šitāds. Saucās kalibrators laikam. Tādu man iedeva. Pirmais presējiens. Šitā laikam jādara. Šitā re, kur vietiņa tāda. Un jātur. Gatavs. Laikam ir normāli, ne? Izskatās. Ok. Tagad tā višķiņ dīvaini sanāk, ka vajag pagarināt mums. Jo savādāk būs ārā no skapīša tie izvadi.
tas tā kā būtu. Šito mēs atstāsim pagaidām neprasētu, jo dabūsim tad to vannu un tad sapratīs to augstumu, cik tur un kurā vietā riktīgi. Tas pagaidām, lai tur stāv. Jā, un tagad laikam jāsāk ķerties pie to vadu vilkšanas. Jā, rekuperatoram te jāņem laikam no šitie. Nu, tur augšējā gan jau rindiņa un rekur te man vads jau viens iet, un tad laidīsim pa turieni, un tad tur augšā, un tad tur arī apskrūvē nost, un tad pa turieni kaut kur. Nu, diemžēl ar pirmo nesanāca trāpīt, jo rekur šitajā tad konstrukcijā tieši šitajā ieurbaus. Jā, tāpēc blakus dēlītī, reku te jau es uztaisīju. Te principā bišķiņ kritumiņam uz āru jābūt, šitā, lai viņš, jo kondensāts, kas sakrājās, tad lai viņš tek uz āru, un nevis uz iekšu, uz elektronikām. Nu jā, un tagad jāuzspiež bišķiņ, un tad jāizgriež iekšējiem. Iekšēji kokšķiedrē, tas pats aplīts. Nu, šitā izskatās no āras, tur vēl vajag bišķiņ pieskrūvēt viņu, un silikonu tur tāds vēl viens griedzentiņš uzspraužās. Un pēc tam šito jāpieskrūvē, pastīsimies no iekšas. Nu, tā arī izskatās, un tur tad jāliek iekšā šitādi te parādīšu. Šitāds, un reku tur pievienojās tie vadiņi pie tā zaļā 3 vadiņi. Viens aiziet uz šeieni, un te būs vadība. Šitā būs strāva uz vienu rekuperatoru un uz otru rekuperatoru. Un tad es te vakar visu biju atjaucis vaļā, šiten vadu, vilku, to jau jūs tur esat redzējuši, kā es tur tas kokšķiedrs lieku. Un jā, un tad šiten reku šodien es turpinu. Viss arī izjaukts, te reku vadu jāizlaiž un šiten būs nosūcējs, te griestos. Nosūcējs reku šitā izskatās. Četkantains, viņš tā šitā te nāks tur griestos. Un tad tur jāizurbja 80 urbums jāuztais sienā un, nu, lai cauruli var izlaist ventilācijas balto. Un tad jāsavieno, rekur šitais aiziet augšā uz to rekuperatoru. Šitie vadiņi jāsavieno būs šitais un šitais. Jā, un tad tas aizies uz turieni augšā, un tad tie abi divi sazināsies ar to vadību, tie rekuperatori, un šitais būs atsevišķi. Šitais vienkārši te ir strāva. Nu, šajien jāatvelk vadiņš būs kaut kur pa maliņu gan jau šiten. Tagad noņemsim no šito loksni vienu, iebazīsim šito cauruli, un tad jāaplīmē ar to lipīgo skočiņu, lai nepūš nekur tur garām, lai hermētiski ir. Cik nu varējies tur, tik nu aizmugurē, te nevar savādāk tik klāt. Nu, es domāju, būs labi. Tik tālu ir, tad jāliek iekšā tas pats rekuperators un tur jāvieno klāt. Bet tur vajadzīgs tas maziņš tāds taisnīgs skrūvgriezīts elektriķu. Man liekas, ka man nav tāds. Pastīšos, bet jā. Nu jā, tas jau mazākais tur ielikt un pievienot viņu. Galvenais šitie bija. Tur, kur dabūt caurums tos tur sataisīt. Otram tur jāuzmērē vēl bišķiņ tas silikons, bet tas tāds sīkums. Dabūju kroņurbu lielo. Jāizzurb te ventilācijai. Simtnieks. Tā, nu, šitam nosūcējam viena problēmiņa mums ir.
Te rekur es izurbu, ja, to caurumu pat nevar kameru ielikt. Šitā te cauruli mums traucēs bišķiņ apakš. Te materiāls. Redz, kāds te ir šaurs. Te ir kaut kādi 2 centimetri. Jā, kaut kur tā mums vajadzētu bišķiņu vairāk, lai tur tas kritumiņš ir. Jo rekur te tā maliņa tāda. Rekur es bišķi jau pagrauzu. Šito bišķiņu vajag noņemt nost. Un es tā vēl parādīju. Un šitien rekur jāizgriež tur tā bišķiņ tādu grāvītu, lai viņš ietu iekšā. Savādāk viņš, neiet rekur pa mazu, tā mala traucē. Šito maliņu vajag nogriezt, un lai to izdarītu, rekur es tur nekādiem zāģiem netiek klāt, tāpēc man ir vecie labie kaltiņi. Kogriešanas, pasties kādi smuki apaļi tādi. Šitādi te mēs varētu smuki izgriezt. Šveicis kogriešanas kalti, šitādi. Sen neesmu tādus ņēmis rokā, jāatzīst, bet no skolas laikiem saglabājušies. Laikam ar šito arī varētu, vai arī ar šito lielo. Mēģināsim tur kaut ko pagriezt ārā, višķi. Nu ko, nosūcējs. Pants istabas nosūcējs arī ir, principā, iestrādāts, rekur tur tāda čikts. Caurulīte, pārēja. Tieši der šitais iekšā. Vai, ka tā viņš uzspraužās. Tas pagaidu variantā. Pēc tam iespējams vēl būs bišķiņ tur jāpagriež. Un tad nāk šitais pa virsu. Jāuzskrūvē. Un tagad pienācis ir brīdis virtuves. Vannas istabas virtuves nosūcējam. Te ir diezgan sarežģīti arī tas joks. Te mums nāks viņš tā šķībumiņā bišķiņ, lai tur trāpītu arī uz dēļa vidus aptuveni. Nu jā, es jau tas izgriezu, pasties bišķiņ tā. Mēģināsim trāpīt noistru. Rekur otrā pusē arī dēlīm ir caurums uztaisīt. Es te cīnījos frēzi un tā piegriezu. Reku šiten un tad nāks pa virsu šitā reiste, bet vienīgais man nepatīk tas, ka viņi ir pa lielu bišķiņu. Redzi, kā pāriet bišķiņ. Nezinu, tur kaut kas jādomā būs. Vai jānoloka, es nezinu, sūdīgi būs arī nolocīt, man liekas. Nezinu, kaut kā jāiegremdē varbūt, lai bišķi smukāk. Kaut kas jāizdomā. Ārā lietus līst. Tāds patumšs, bet rekur, es jau sapūtu putas, šitien es nelīmēju ar to skočiņu lipīgo, jo baigi grūti tur tik klāt, šitajā pusē sapūtu vienkārši putas. Pastīsimies ārā no ārpuses, kā mums te diezgan labi, man liekas, sanāca. Tur tas vārstiņš arī šancē, noslēg vārstiņš gaisa. Pasties, kā smuki, te no āras tā, viss ok. Vārstiņš. Šancē arī. Diezgan viss tur brīvi ir. Tā kā, jā. Kaut kas jādomā to restīti, joprojām neesmu izdomājis. Man tur ārā būs tas āra krāns. Nu, lai tur kājas var nomazgāt, ko tur smilšainās caur to dēli nāks. Un rekur šidādi saskrūvēja man tur. Un uz leju rekur te aizies. Uz leju aizies te apkārt tā ūdens līnija, ūdensvats, kas ir dārzam tur kaut kādām, un, nu, ko es tur ieraku pirms tam, kas ir apkārt mājai. Un tad te būs tas krānčiks. Galā, te būs dēlis,
fasādes dēles, tad krančiks šitien pieskrūvējās. Un te aiziet tā ūdensvats apkārt mājai, un te ienāks mājā iekšā. Un ienāks mājā, un tad mēs te kaut kur šiten sanāk. Iznāks ārā, vai te laikam tas bija. Un, jā, reku, man atzīmīti ir kaut kāda, bet, te viņš būs kaut kur. Ielikšu vienkārši šitādu cauruli un atstāšu pagaidām. Tad santehniķis, lai pievieno tur tālāk, savieno tāds plāns, bet, līst vēl bišķiņ. Kaut ko vēl jāpadara. Tāds bardaks te ir. Nākamnedēļ ir balīt vienu, šitais viss jājauc nost ir. Te, lai vairāk vietas, kaut kur jāsaliek viss sānā. Jā, kaut kā. Jā, un jāpieliek šiten apakaļ šīs kokšķiedras un jāizgriež vēl tas saurumiņš tur, lai var uzlikt normāli. Grūti to procesu uzfilmēt. Nav baigi daudz vietas un baigi jānesā tā kamera. Tāpēc darīsim šādi. Vismaz tagad. Kurš šidā nesmuki izgriez? Pasties, īkšķi var ielikt. Vaidieniņās. Putas nāks talkā. Šitā jāsaliek. Un tad jāizvar ciet. Jāmēģina vismaz. Normāli, ne? Viena ir tukša loza, kur šitais caurums. Tur mēs neliksim, jo tur sanāk baigi tūtām rozetēm otrā pusē. Es tā pamanīju, tāpēc tieši šitam, protams. Pazāģēsim vēl bišķiņu. Cerams, ka nosaksies. Kaut kā tā. Varētu būt, ok. Bišķiņi vēl te jāpiegriež. Es pat nezinu, vai šitā ir pareizi darīt. Santehniķis neesmu, cerams, ka baigi neko nepareizi nedara. Šitā vieta vienīgais man nepatīk, ka viņa te ir sienā iekšā. Bet te daudz nav vietas. Viņu vēl bišķiņ te vajag pagriezt. Vēl bišķi dziļāk, kāds 2 centimetrus. Gandrīz bīki augstāk varēja. Ko tu padarīsi? Kā ir tā jādzīvo? Gribētu uzlikt kaut kādu dekoratīvo te pa virsu. Kaut kādu gumiju vai kā. Pagaidām ieskrūvēsim. Un tad iespējams, ka nākamgad atgriezīsimies pie šitā brīnuma.
Jo šogad jau vairs nav jēga. Uz ziemu nevar atstāt tur iekšā arī sistēmā ūdeni. Tā kā, jā.